Es šobrīd atrodos bijušajā Šķirotavas lokomotīvu depo, kuru kopš 1956. gada oficiāli sauc par Rīgas lokomotīvu depo, tā kā tas bija palicis vienīgais tāds Rīgā. Un aiz manis ir redzams faktiski viens muzeja eksponāts, krājuma priekšmets, kuram ir ļoti cieša saistība arī ar šo depo, bet vēsturiski vispār tas ir faktiski unikāls. Unikāls pirmām kārtām jau ar to, ka tā numurs, jeb kārtas numurs ir viens. Savulaik viņu bija iesaukuši par kapeiku. Kāpēc viens un kas tas ir par ritekli? M62 sērijas lokomotīvas ir vienas no tādām atpazīstamākajām, ja mēs skatāmies garāku vēstures griezumu. Jau 1964. gadā tika uzsākta šādu lokomotīvu izgatavošana un ar diezgan Padomju Savienībai toreiz neparastu apzīmējumu M62, jo parasti tie apzīmējumi kaut ko nozīmē. Šajā gadījumā arī nozīmē tikai ne Padomju dzelzceļam un arī ne Latvijas dzelzceļam, bet Ungārijas dzelzceļam. Jo pirmās lokomotīvas tika izgatavotas speciāli Ungārijas dzelzceļa vajadzībām. To konstrukcija izrādījās ārkārtīgi veiksmīga. Un tās tika ražotas vairāk kā 40 gadu garumā, un ne tikai Ungārijas dzelzceļam, bet arī Vācijas dzelzceļiem, Čehijas dzelzceļiem, Ziemeļkorejas dzelzceļam, Irānas dzelzceļam, Kubas dzelzceļam un Mongolijas dzelzceļam. Un pavisam kopā ir saražotas aptuveni 7200 šādu vienību. Tās ir diezgan dažādas. Pamatā sākumā tika ražotas viensekciju lokomotīvas, bet kopš 1976. gada tika uzsākta ražot jau divsekciju lokomotīvu versiju, un šī ir pati pirmā ritošā sastāva vienība šajā versijā, izgatavota 1976. gadā Ukrainā, Luhanskā. Tātad vēsturiski šīs ir ļoti interesantas lokomotīvas, būtiskas lokomotīvas, jo arī Latvijā no tiem pašiem 70. gadiem līdz mūsdienām šādas sērijas lokomotīvas tiek izmantotas. Mūsdienās vēl ir palikušas dažas viensekciju lokomotīvu versijas, kas pamatā gan tiek izmantotas saimnieciskiem darbiem, bet uz maģistrālajām līnijām mums izbrauc 2 M62 UM versija, kas tepat Latvijā un tepat arī Rīgas lokomotīvu depo ir modernizēta un piemērota atbilstoši mūsdienu prasībām gan pēc izmešu normām, gan pēc jaudas un tā tālāk. Bet tas pirmais variants joprojām ir muzeja rīcībā, un tagad jau arī diezgan drošās telpās tepat Rīgā bijušajā Rīgas lokomotīvu depo.